Mani sauc Madara, un es nāku no Augstgrācijām. Te man jāsaka paldies LNL komandai. Man īstenībā ir tāds dīvains stāsts. Toreiz, kad vēl bija Dinamo Rīga, tad es gāju uz viņu spēlēm, skatījos. Es nekad nebiju iedomājies, ka es varētu pati kādreiz spēlēt hokeju. Un LNL komanda aicināja tieši meitenes spēlēt hokeju. Un tad tā sanāca, kad viņas man uzrunāja, un es tā arī aizgāju uz hokeja treniņu. Es hokeju sāku spēlēt pirms 6 gadiem. Man bija 3 gadu pauze, dažādu personīgu apsvērumu dēļ, bet tā atpakaļ sajūta, kad es nonācu atpakaļ pēc tik ilga laika uz laukuma, bija ļoti, es teikšu tā, neaizmirstama. Es uzreiz atcerējos to, cik ļoti ir forši atrasties uz laukuma. Man īstenībā pat līdz tam momentam es nebiju sapratusi to, cik ļoti man pietrūka hokejs. Mūsu komandas mērķis noteikti ir izveidot labu vidi, labu komandas garu, lai tu jūties kā otrā ģimenē. Protams, mēs arī cenšamies iet uz izaugsmi, jo mūsu galvenais, protams, mērķis ir Baltijas čempionāts Latvijas Hokeja federācijā. Tik un tā EHL spēles garša mums arī ļoti patīk, un mēs vienkārši ejam uz progresu. Šeit ir tā, ka mums tas treniņu režīms noteikti nav tik liels. Pēc būtības mums tikai 2 treniņi nedēļā, vai ne? Bet mums ir ļoti daudz meitenes, kas pašas iet individuāli meklē, kur vēl iet slidot un mācīties. Ļoti daudzas meitenes ir pilnlaika studentes, viņām ir darbi, vairāki darbi, un arī mātes, un viņas tik un tā atrod to laiku iet uz to ledu un arī piedalīties mūsu turnīros, jo pēc būtības, ja mēs arī aizbraucam uz to Baltijas čempionātu, tad mums vienkārši visa diena tikai hokejā. Ir dažas nedēļas, kad sanāk bišķiņ vairāk, bet es teiktu tā, ka mums tas režīms nav nemaz tik ļoti noslogots. Varbūt tas tāpēc, ka es pati brīvajā laikā tā vairāk uz haļāvu.